Čau visiem, mani sauc Roberts Vītols, esmu cilvēks ar kameru, mūžīgi vazājos apkārt ar kameru, filmēju, nepārtraukti montēju, un jā, principā viss man tā kā dzīves liela sastāvdaļa ir filmēt un darboties ar video lauciņu. Robjorks sākās ar mani vienu kā cilvēku. Sāku darboties principā kā freelancers viens cilvēks zem brenda Robjorks, kas piedāvāja video pakalpojumus, un tad ejot laikam, es sapratu, ka tas nav iespējams. Viens cilvēks tad nevar visu izdarīt. Un tad tā kā pastrādāju dažādiem cilvēkiem, tas kamēr tā par riktīgo pienāca man klāt Renārs Osītis, gan arī ir vēl komanda, kas šobrīd vēl aug. Cilvēki, kas apgūst lietas, un mēs nepārtraukti cenšamies augt arī cilvēku ziņā, kas ir ļoti lēns process, bet tas tā notiek. Nu jā, un tad mēs principā filmējam visu, ko vajag filmēt. Mēs gan specializējamies. Mums viena tā vēseles lieta ir autosports un ekstrēmais sports, bet filmējamies visu, tas ir sākot ar korporatīviem pasākumiem, promo reklāmām, uzņēmumiem un visu pārējo, un tad naudu tērējam, lai mēs veidot ekstrēmo sportu video, vai kaut kādas īsfilmas veidojam un tā tālāk, jo ar to šobrīd mēs tā baigi nepelnām, bet tas ir kā cilvēku vainums mūs atpazīst, un kas mums ir ļoti, ļoti tuvu industrija. Un, nu jā. Šī gada laikā mēs esam jau īstenojuši vairākus tos sapnīšus. Mēs esam sākuši strādāt ar mūsu tā kā labākajiem draugiem HGK. Te džeki būvēja sporta mašīnas driftam un brauc driftā, formula driftā, kas ir pasaules augstākā līga. Vienīgie latvieši tādi, tur ir baigi jāpieliek, lai vispār tur tiktu. Principā HGK izveidoja driftu pasākumu, HGK Challenge, un tā ietvaros dabūjo Eiropas braucējus un amerikāņus šeit. Un amerikāņus mēs paņēmām uz tām dienām, kad viņi bija atlidojuši šeit. Mēs filmējām Skrunas militārajā pilsētiņā un Alūksnes raķešu bāzē. Tas bija tādi baigie punkti, lai viņus dabūtu uz šeit. Un mēs teicām, vai mums būs tačkis, viss mums būs, vienkārši mācam, filmējam un būs interesanti. Hey, hi. Robert. Nice to meet you. Hi guys. How you doing? Let's make some shit. Es uzreiz iekšu. Pagaidi, es teikšu. Un jā, un tas bija arī tāda baigā pieredze strādāt, jo bija viņiem atbraukuši arī Donuts Media, kuriem mēs sadraudzējāmies, kas Amerikā jau ir diezgan tā kotējās augst kā mediju džeki. Un ļoti forši cilvēki sapazināmies, apmainījāmies kaut kādās pieredzēs, varējām labāko paņemt no viņiem. Yellow and red, and then we'll have this in the background. It'll be like big burnout. I think so. Okay, cool. Let's go. Put the wheel back. Divas dienas mēs filmējām, kas, protams, ir ļoti maz. Mēs visi darījām ļoti lielā steigā un ar daudz zaudētiem nerviem, bet izrādījāmies kārtīgi. Citas Grundā mēs bijām pēdējā tāda lielāka filmēšanas brigāde, jo šobrīd tur ir amerikāņu bāze, un mēs tur nevairs netiekam iekšā. Ja mēs runājam tieši par ekstrēmo sportu, teiksim, par driftu, tad jā, mēs esam tik īstenībā padomā, tik stulbas lietas esam darījuši. Tad kāda ir? Šajā gadā Renāram mašīna uzsit pa kājām. Bija kadrs, kur viņš sēž mašīnas aizmugurē un priekšā mums ir tā kā, mēs tā kā mūkam prom no drifta mašīnas, kurai ir jātiek klāt mums. Jācenšās būt cik ir tuvu.
cik tuvu var, jo tas ir platliņš un būtu baigi smuki, viņam jābūt tuvu. Un viņš tik tuvu piebrauc, ka viņš uzšāva pa kājām. Tad ir tāds Un viss kaut kas tur varēja notikt. Bet tajā brīdī tev ir tāds adrenalīns, ka tu gribi to kādu dabūt, ka tu gribi to visu izdarīt. Un tu baigi nedomā par to un par tām sekām. Ar ko es to gribu pateikt, ka ļoti bieži mēs spiežam to maksimumu, bet mazliet ir jādomā līdzi, ko tu dari, bet ir tā, ka mazliet aizraujamies citreiz. Let's go! Shut down for 1 second. All right, let's not do chase with Kristaps. Let's mount a camera to the front and go after him. All right. He thinks that'll be the best section. All right. So let's just mount a camera to the front because he thinks Ryan says it's too fast for you guys to be leading him like that. Leading? No, it was quite nice shot. We want to do this with the Kristaps now. Yeah. Principā Donuts mēdī taisīja savu promo materiālu. Viņi braucējām Ryanam Turekam, un mēs taisījām Kristapam Bušam, un viņiem tā kā visiem kopā īsfilmu. Viņiem ir promo klips, mums ir īsfilmu. Principā iznāks ārā divas dažādas lietas, bet ar vienādu materiālu. Driver's ready. Redzēsim, kas tur beigās sanāks. Okay, action. Keep going after this, keep going. Negāja viegli, protams, ka negāja viegli. Tā visa filmēšana, saprotiet, tādas lietas 2 dienās nefilmē. Negāja viegli, jo es nezinu, mums vispār nav veicies ar to, ka mums kādā brīdī iet viegli, un mēs pateiktu, mums ir tik daudz laika, mēs varam tik daudz kaut ko filmēt. Nē, mums ir vienkārši jāgāž melnā mutē, mums pat nav laika mutes nomazgāt, mums mutes ir vienkārši melnas, mēs neēdam, mēs neguļam, mēs vienkārši non-stopā filmējam, jo katra minūte mums ir principā zelta vērtē. That was tight. Whoa! Yeah, me too. Teiksim, ekstrēmais sports un viss pārējais, mums jau tur nav nekāds budžets tam. Mēs pa lielam visu to darām ar kaut kādām sarunāšanas lietām pa lielam. Līdz ar to, lai kaut mazliet aizskicētu kaut kādus lielos džekus, kam ir tur nenormālākais budžets, mums ir jāmēģina spiest kaut ko, un tad mēs varbūt spiežam uz to savu Austrumu Eiropas šarmu, kad mums pilnīgs rokenrols iet vaļā, un tad noteikti tāda brīnuma, bet jā, tā ir kaut kāda viena no mūsu tām rakstura iezīmēm mūsu filmēšanas komandā, jo visi mēs tādi esam, nav neviens, kurš baigi pasaka, Džeki, mēs šitā nevaram darīt, jo tas varētu, slikti beigties. Nav neviens normāls cilvēks mums komandā. Neviens. Kāpēc? Automašīnas un viss pārējais, tas ir mūsu etalons, ar ko mēs ejam pa priekšu. Un, jā, arī mūsu strasē mēs tagad jaunu klipu filmējām, kur tāda iespēja ar tādiem ar Volvo izgāzt riktīgi korporatīvajos pasākumos un ne tikai, un savā starpā sacensību uztaisīt. Izgājušam vēlreiz. Pa 3 apaļiem apstājamies, apčikojam, kas notiek. 3 apaļiem. Jā. Davai nečakarējamies, laišam otro tūri. Visu daram operatīvi, jo laiks iet, saule iet lejā. Pēdējais līgums. Tāds veids, kā ātrs un bez žēlistības filmēt. Jauno daļu. Toči tāds sajūt. Tā bija man jautrākā filmēšana, jo man pašam bija iespēja iekāpt ar kolēģiem un pagāst trasi. Un es tur noteikti atgriezīšos, jums ir vēl jāfilmē. Un tas ir tik porši, jo tajā laikā, jo tagad pirmajā filmēšanā
ļoti daudz Volvo tika nobocīti, un tagad viņi solīja līdz nākamajai reizei būsim apakaļ. Es gribu, lai mēs Robiworks komandas tā kā visi izgāžam, kā Volvo tevi ieskaitot, lai tu atbrauc, un visi vienkārši braukt, un vienkārši gribu Edgaru sabāst vēlreiz. Viņš jau fiziski nevar man ielikt. Es viņam varu ielikt, bet es to nedarīju. Par nākotnes plāniem es īsti negribu runāt, jo man ir tāds uzskats, ja tu sāc pļāpāt apkārt par kaut kādām lietām, tad viņas apstājās, viņas nepazūd, un viņas apstājās. Un man negribās, lai viņas apstājās. Līdz ar to es šobrīd solīt pa solītim kāpju augšā un skaļi nelielos un nestāst, kas tur varētu būt un viss pārējais. Ar smagu darbu, un tad jau, ja būs, ja nebūs, būs kaut kas cits, bet, galvenais, lai ir tā augšupēja, lai ir tāda sevi, ka katru gadu ir mazliet pielikts. Ikdienas stress un viss pārējais, nav tā, ka viss ir tā baigi gludi, tev tur nofilmējas, samontējas, atājas, saproducē, sarežisē, visu izdara, un tas viss vienmēr ir diezgan nervozi, un ļoti daudz nervus paņem, un tad, lai rastu to kaut kādu mieru tam visam, tad man personīgi ir divas lietas. Viena no tām ir mazliet sportiskāk pabraukt ar sporta mašīnu, tas ir trasē vai slēgtos laukumos, dažreiz varbūt pa ielām arī. Un otra lieta ir ar dēlu pabraukt pa tukšām pilsētas ielām, tas man dod tādu brīvības sajūtu, ka es nezinu, es to sajūtu tā kā pamēģināju šovasar, un tas bija vienkārši kaut kas tāds. Viņš tā pa smadzenēm iedēju, ka tā var būt. Es sapratu to tādu laimes sajūtu, kā tik sen nav bijusi. Un viss, kas ir vajadzīgs, vienkārši ar dēli izbraukt pa ielām, kad nav ne cilvēki, ne mašīnas, nekas. Tas ir viss. Nekas vairāk nav vajadzīgs, vienkārši gāzi un viss. Jūs iedomājaties, cik tas ir skaisti.